Čau! Šodien mēs pastāstīsim par to, kā norit sagatavošanās un dosimies pie mūsu atbalstītājiem. Ripinam! Tagad esmu ieradušies velo veikalā Trase un dosimies iekšā. Wise man! Sveiks, esmu Marts, esmu velo veikalā Trase pārdevis meistars. Es remontēju un pārdevu velospēdus. Labi, Marts. Pastāsti, kā tu mums uzzināji? Es uzzināju par jums tavu draugu. Viņš pastāstīja par jūsu ļoti interesanto nodomu apbraukt Skandināvu valsts ar velospēdiem, divatā praktiski. Un es izdomāju, ka es varētu jūs atbalstīt tajā ceļojumā kaut kādā veidā ar nelieliem sīkumiem, kā kungīši, kameras, ielāpi, protams, riepas izturīgākas un instrumenti, lai ceļā negadītos problēmas. Ļoti jauki. Pastāstīsi, kur mēs tagad atrodamies? Kā jau iepriekš teicu, tu atrodies velo veikalā Trase, Stērnas un Lāčplēša ielas stūri, Termes 34. Atvērt esam vienmēr. Labi, paldies! Varbūt ir kaut kas, ko tu vēlēsi mums novēlēt? Es vēlos novēlēt, lai būtu gudrs ceļš, lai vējš vienmēr puš no mugurpuses, lai nedurās kameras un lai jūs ātri būtu atpakaļ, lai varētu pastāstīt mums, cik mums interesanti tur gāja. Labi, paldies! Paldies! Paldies tev! Lai veiksmīgi ceļā! Tā! Wise man! Wise man! Save me from the gangster! Čau! Čau! Pastāsti, kur mēs esam ieradušies un kas jūs esat? Mēs esam ieradušies velo veikalā Feel Free, kas atrodas Rīgā, Maskavas ielā 69. Mēs esam atvērušies pavisam nesen. Mums ir ļoti liels sortiments par labām cenām. Un tas arī viss būtībā viss. Ok. Un kā jūs uzzinājāt par mūsu mazo projektu? Mēs par jūsu mazo projektu uzzinājām internetā. Apmeklējām jūsu blogu, kur jūs aprakstījāt savus iniciatīvas un izvēlējām jums noteikti atbalstīt, jo mēs uzskatām, ka tāds aktīvs jaunieši kā jūs ir noteikti jāatbalsta. Ļoti jauki no jūsu puses. Paskatāmies, kas ir tālāk. Paskatāmies, kas ir tālāk. Es dzirdēju, ka jums visu kaut ko vajag ceļojumam noderīt. Kādam ķīvera drošībai, kādam somai, tad drošībai. Šīs noderēs. Katrā reizē viss lietas. Tas gan esat dāsni. Jā. Reku vēl sīkumi. Un tagad pats galvenais. Velospēds ceļojumam. Domāju, no šī vien mēs varētu uztaisīt pašu vēlējumu ceļā. Nu, vai jums izdodas? Paldies! Paldies! Tas ir Feel Free, viņi tiešām dāsni. Liels paldies mūsu atbalstītājiem! Ar tik daudz mantām mēs būsim gatavi ceļam. Tikko esam atgriežies no sponsoriem, visas sadāvinātās mans ir nolikts drošā vietā. Un īsti pastāstījuši vismaz, kā man ir gājis ar treniņiem. Pamanīju, ka riteņbraucēji nemaz nav tik draudzīgi. Kā arī gājietājēji. To ļoti labi saprotu. Arī es esmu nopietni sācis gatavoties velobraucienam. Es esmu sagādājis sev jaunu riteni. Priekš treniņiem es to esmu pārtaisījis par fiksīti. Tie, kas ir cieši saistīti ar velospēdiem, tie zinās, par ko es runāju. Tie, kuri nezina, varu nodemonstrēt, kā tas izskatās. Tas ir tā, ka mēs visu laiku minamies. Uz priekšu minamies, uz atpakaļ minamies, bet mēs visu laiku minamies. Priekš treniņiem tas ir viens no labākajiem variantiem. Un tuvākie plāni ir ieplānots 21. maijā Jūrmalas velomaratons, kad mēs abi divi brauksim tautas klasē, kā Ripinam LV komanda, kas būs aptuveni 60 km. Un pašā noslēgumā, protams, vēlreiz paldies mūsu sponsoriem, kā arī Emīlam, mūsu jaukajam operatoram.
Es vēlētos pieminēt to, ka mēs joprojām esam bez telts un bez guļammaisiem, tā ka laipni aicināti mūs atbalstīt. Paldies! Paldies!